Svētdien, 17. martā Valmieras 5. vidusskolas sporta zālē notika kārtējās spēles Valmieras pilsētas čempionātā. Šoreiz tika aizvadītas 2 spēles. Pirmajā savā starpā tikās pagājušās sezonas uzvarētāja Biko un viena no līdervienībām Vidzemes augstskolas komanda. Pirmajā abu komandu tikšanās reizē uzvaru svinēja Vidzemes augstskola, bet šoreiz ar pārliecinošu punktu pārsvaru uzvarēja Biko komanda. Rezultāts 93-68. Uzvarētāju rindās rezultatīvākie spēlētāji bija Artis Ozols un Edgars Bergmanis, bet zaudētājiem Emīls Sūrums. Otrajā spēlē laukumā tikās Valmieras studentu sporta klubs un Valletes komanda. Abām komandām šī bija pirmā savstarpējā tikšanās turnīra ietveros. Aizraujošā spēlē uzvaru izcīnīja Valmieras studentu sporta kluba komanda ar rezultātu 62-47. Uzvarētājiem rezultatīvākais bija Andris Akmentiņš ar 16 punktiem, bet Valletes komandai ar 12 punktiem Rolands Lite. Līdz čempionāta beigām atlikušas vairs tikai dažas spēles, un vēl joprojām nav zināms, kuras no komandām izcīnīs vietu play-off. Nākošās spēles jau šajā nedēļas nogalē. Sīkāka informācija par turnīru BKVA mājaslapā.